Arturs Krišjānis Kariņš, dzimis Delavēras štatā, ASV. Bakalaura studiju laikā specializējies matemātikā, filozofijā un lingvistikā, bet diplomu lingvistikā ieguvis Pensilvānijas universitātē. Turpat ieguvis arī doktora grādu un piedalījies elektronisku izrunas vārnīcu veidošanā angļu, vācu un arābu valodās. 1994. gadā Krišjānis Kariņš dibina Sijā Lāču ledus. Strādājis arī automobīļu un biroju preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomā. Kariņš ir viens no partijas Jaunais laiks dibinātājiem, tagad arī tās priekšsēdētājs. Bijis 8. Saeimas deputāts un ekonomikas ministrs. Kopš 2009. gada Eiropas parlamenta deputāts. Kad jūs iepazīstināt ar sevi, kā jūs sakāt Krišjānis Kariņš, kas jūs esat, kas ir tas pirmais, ko jūs nosaucat? Politiķis, uzņēmējs? Vai jūs nosaucat profesiju? Nē, tas ļoti atkarīgs no sabiedrības. Tātad Briselē es saku, ka es esmu Krišjānis Kariņš no Latvijas. Tas viņiem, tām aprindām tas ir galvenais, kas interesē, no kuras valsts. Ja zinu, ka es esmu politiķis, tad es saku, ka es esmu tajā ETP grupā. Tad arī saprotu apmēram, kāda runa. Citādi laikam ir jāsaka, ka es esmu politiķis. Kaut gan es faktiski tā sev tādā nozīmē neuzskatu, bet 8 gadus es jau tā strādāju. Tātad laikam jāsaka, ka es tiešām esmu politiķis. Vai esat domājis par to, ja Krišjānis Kariņš paliktu Amerikas Savienotajās valstīs, viņa karjera nebūtu tik veiksmīga kā šeit Latvijā? Ja es būtu palicis, es nezinu, kas es būtu beigās tapis. Daļa sistēmas, vai es būtu bijis universitātes profesors ar studentiem, vai es būtu strādājis vēl līdz šai dienai tieši pētniecībā, es nezinu. Bet es droši nebūtu politiķis. Es nevaru iedomāties, ja Amerikas politikā man nekāda interese nebūtu iesaistīties. Amerikā tajā laikā, kad es strādāju, manā specialitātē uz vienu vietu bija 90 pretendenti, bija pārraža. Un es sapratu, ka tas nozīmē, ja es to darbu nedaru, aiz manis ir 90 tikpat labi kvalificēti cilvēki. Es nekā cita nedarīju, kā studēju, strādāju universitātē. Tā bija visi, man nebija blakus nodarbības, man nebija laika tam. Es agrāk savu laiku turēju uz tādām mazām kartiņām. Pa stundas un beigās pa pusstundas intervāliem es visu savu dienu izplānoju no 8 rītā līdz 11 vakarā. Ēšana, lekciju apmeklēšana, mācīšanās, vingrošana. Un es beigās es biju pārsteigts, cik stundas dienā es spēju reāli mācīties. Nevis tā gurķoties, bet ja šādā veidā tu dzīvo, tad tev nav nekādas citas dzīves. Tad jūs piekrītat, ka Latvijā panākums ir gūt vieglāk nekā tas, piemēram, ir Amerikā? Nē. Tāpat tās grūti. Citādi. Teiksim, man šeit ir bijusi iespēja, kas man Amerikā nebija. Bet Amerikā man bija iespēja, kas man šeit tik liekt. Tātad, es nomainīju vienu pret otru. Varētu teikt, es nomainīju savā ziņā drošāku karjeru pret pilnīgi nedrošību. Vai jūs esat azartisks cilvēks, vai jūs riskējat, vai jūs uzņemties risku darīt to, ko citi atzīst par potenciālu neveiksmi? Es sev vienmēr esmu uzskatījis, ka es esmu ļoti neazartisks. Man pietiek dzīvē adrenalīna, man nevajag tur lekt ar izpletņiem un visādā veidā sev tīši prāt apdraudēt. Bet, ja es padomāju īsi uz to manu līdzinējo dzīves gaitu, viņi ir pilnīgi azartiski. Izrādās, ka es esmu cilvēks, kas nemīl risku, bet es esmu pilnībā riskējis. Jums liekas, ka tā ir īpašība, kurai jābūt politiķim? Es nezinu. Politiķi diezgan dažādi. Politiķi visi ir kaut kādā veidā narcisistiski. Tādi, kas uz sevi ir orientēti. Un es laikam meloķi, es teiktu, es esmu svēts un tā. Bet no tāda viedokļa mani vienmēr skatu patikusi. Es nekad nebiju domājis kļūt par aktieru vai ko tam līdzīgi. Kaut gan es latviešu. Es esmu bijis Kārlēnas skrodetienās un tā. Man ir paticis nevis tā tēlošana lomās, ko es esmu darījis, bet kaut kā man tas nepatīk. Bet es jau no jaunības esmu muzicējis ar draugiem. Šis gads Eiropas Savienībā bija pasludināts kā nabadzības apkarošanas un sociālās vienlīdzības gads. Vai jūs, prāt, nabadzība ir apkarota? Gads tūlīt beigsies.
Ziniet, man liekas, ka visādi šādas apvienības visiem vienmēr vajag kaut kādu mērķi. Nu, nosauksim, šis ir suņa gads, pūķa gads, vai tagad nabadzības apkarošanas vai kultūras vērtību apzināšanas gads. Es tādām lietām pievēršu mazāk uzmanību, jo tie, manuprāt, ir tikai lozungi un pat daļai kaitnieciski, jo tas var rast nepareizu priekšstatu, ka ja mēs tik pareizi tos ieročus atrodam, tad mēs to nabadzību varam gada laikā vai pusgada laikā izskaust. Sabiedrība kā vēsture ir process. Un, ja mēs gribam izskaust nabadzību, piemēram, tad labākais ierocis pret nabadzību personīgā līmenī ir izglītība. Valsts līmenī tieši tas pats. Mūsu valstī, man liekas, ka mēs esam daudzus gadus ļoti pavirši piegājuši izglītības jautājumu. Runājot par nacionālo identitāti, vai jūs sevi jūtat vairāk kā latvieti, kā amerikāni vai tagad arī kā Eiropas pilsoni? Es zinu, ka es biju jaunāks. Amerikā vēl, kad dzīvoju. Varbūt kaut kādās 16, 17, kaut kur uz skolas beigām. Ar draugiem mēs par šo tā runājām. Un tas ir mēs latvieši tā, kas tad mēs īsti esam, tā. Visi sēž latviski runā un mēģina saprast, kas tad ir. Un tad jau apmēram tā, kā es atceros, kā toreiz izdomāju, man tas ir pieticis vēl līdz šai dienai. Teiksim, ja zirgs piedzimst govu kultī, vai viņš ir zirgs vai govs? Viņš ir zirgs, vienalga, kur viņš piedzimst. Un tāpat tās latvietis var piedzimt un uzaugt jebkur, jo latvietība ir, varētu teikt, tā ir daļai tāda etniska piederība, bet vēl lielāka tā ir kulturāla piederība. Ja mēs paskatāmies etniski uz to, kas ir latvietis, kam ģimenē nav tiešos rados vai senčos citautieši. Latvijas teritorijā ir dzīvojuši ļoti dažādas tautības cilvēki. Un manos senčos ir dažādi tautības. Es varētu teikt, es pat neesmu, kas es pa latvietis, es esmu faktiski lībietis, ja ņem. Tātad tā ir kulturāla identitāte. Un man tā identitāte ir bijusi kā latvietība. Kāda pavalsniecība? Taču mums netrūks latviešu, kuriem nav Latvijas pavalsniecības. Mums tāpatās netrūks cilvēku, kuriem ir Latvijas pavalsniecības, kuras, manuprāt, netul nav latvieši. Tātad pavalsniecība un tautība nav tas pats.